Ziedu pārdevēja. Mani sauc Elīna. Es esmu ziedu pārdevēja. Es strādāju nelielā ziedu veikalā pilsētas centrā. Mans veikals ir gaišs, krāsains un mājīgs. No rīta es atnāku uz darbu, atslēdzu durvis un ieslēdzu gaismu. Pie durvīm ir uzraksts atvērts. Es uzvelku priekšautu un sāku darbu. Vispirms es pārbaudu ziedus. Veikalā ir rozes, tulpes, lilijas, gerberas, neļķes un krizantēmas. Ir arī telpaugi, vāzes, kartītes, lentes, dāvanu maisiņi un mazas dāvanas. Es mainu ūdeni vāzēs, nogriežu kātus un sakārtoju puķes pēc krāsām. Sarkanas rozes stāv vienā vāzē, baltas tulpes otrā. Uz plaukta ir kartītes ar uzrakstiem daudz laimes, paldies un apsveicu. Kad veikalā ienāk pircējs, es smaidu un saku: Labdien, ko jūs vēlaties? Vai arī: vai es varu jums palīdzēt? Dažreiz es jautāju: vai meklējat ziedus vai dāvanu? Kāda sieviete grib nopirkt pušķi mammai dzimšanas dienā. Es jautāju: kādas puķes viņai patīk? Sieviete atbild: viņai patīk rozā un balti ziedi. Es jautāju: kāda pušķi jūs vēlaties? Mazu, vidēju vai lielu? Sieviete jautā: cik apmēram maksās vidējs pušķis? Es atbildu: apmēram 25 eiro. Sieviete saka: labi, der. Es izvēlos tulpes, rozes un zaļus zarus. Tad es salieku pušķi, ietinu to papīrā un sasienu ar lenti. Kad pušķis ir gatavs, sieviete maksā skaidrā naudā. Es izdodu čeku un saku: lūdzu, šeit ir jūsu atlikums. Dažreiz pircēji maksā ar karti. Tad es saku: lūdzu, pielieciet karti pie termināļa. Pēc tam es dodu čeku un saku: paldies par pirkumu. Vēlāk ienāk vīrietis. Viņš saka: man vajag ziedus sievai. Es nezinu, ko izvēlēties. Es parādu gatavos pušķus un saku: šis ir ar sarkanām rozēm, šis ar rozēm un lilijām, un šis ir gaišs ar tulpēm. Vīrietis izvēlas pušķi ar rozēm un lilijām. Viņš saka: skaisti, es ņemšu šo. Pircēji bieži jautā: cik maksā viena roze? Vai šie ziedi ilgi stāv? Vai jums ir apsveikuma kartītes? Vai varat iesaiņot kā dāvanu? Es atbildu mierīgi un laipni. Dažreiz cilvēki jautā: kāds ir jūsu darba laiks? Vai arī: vai veikals ir atvērts katru dienu? Es saku: mēs strādājam no pirmdienas līdz sestdienai. Darba dienās veikals ir atvērts no 8 līdz 7.
Svētku dienās veikalā ir daudz darba. 8. martā, mātes dienā un Valentīna dienā cilvēki pērk daudz ziedu. Tad es strādāju ātri, bet uzmanīgi. Dienas laikā es pārdodu ziedus, taisu pušķus, aplaistu augus un runāju ar pircējiem. Man jābūt laipnai, uzmanīgai un pacietīgai. Vakarā es sakārtoju veikalu, vēlreiz pārbaudu ziedus un aizslēdzu durvis. Es eju mājās nogurusi, bet priecīga. Man patīk mans darbs, jo ziedi palīdz cilvēkiem pateikt paldies, apsveicu un es tevi mīlu. Ziedu pārdevēja. Mani sauc Elīna. Es esmu ziedu pārdevēja. Es strādāju nelielā ziedu veikalā pilsētas centrā. Mans veikals ir gaišs, krāsains un mājīgs. No rīta es atnāku uz darbu, atslēdzu durvis un ieslēdzu gaismu. Pie durvīm ir uzraksts atvērts. Es uzvelku priekšautu un sāku darbu. Vispirms es pārbaudu ziedus. Veikalā ir rozes, tulpes, lilijas, gerberas, neļķes un krizantēmas. Ir arī telpaugi, vāzes, kartītes, lentes, dāvanu maisiņi un mazas dāvanas. Es mainu ūdeni vāzēs, nogriežu kātus un sakārtoju puķes pēc krāsām. Sarkanas rozes stāv vienā vāzē, baltas tulpes otrā. Uz plaukta ir kartītes ar uzrakstiem daudz laimes, paldies un apsveicu. Kad veikalā ienāk pircējs, es smaidu un saku: labdien, ko jūs vēlaties? Vai arī, vai es varu jums palīdzēt? Dažreiz es jautāju: vai meklējat ziedus vai dāvanu? Kāda sieviete grib nopirkt pušķi mammai dzimšanas dienā. Es jautāju: kādas puķes viņai patīk? Sieviete atbild: viņai patīk rozā un balti ziedi. Es jautāju: kāda pušķi jūs vēlaties? Mazu, vidēju vai lielu? Sieviete jautā: cik apmēram maksās vidējs pušķis? Es atbildu: apmēram 25 eiro. Sieviete saka: labi, der. Es izvēlos tulpes, rozes un zaļus zarus. Tad es salieku pušķi, ietinu to papīrā un sasienu ar lenti. Kad pušķis ir gatavs, sieviete maksā skaidrā naudā. Es izdodu čeku un saku: lūdzu, šeit ir jūsu atlikums. Dažreiz pircēji maksā ar karti. Tad es saku: lūdzu, pielieciet karti pie termināļa. Pēc tam es dodu čeku un saku: paldies par pirkumu. Vēlāk ienāk vīrietis. Viņš saka: man vajag ziedus sievai. Es nezinu, ko izvēlēties. Es parādu gatavos pušķus un saku: šis ir ar sarkanām rozēm, šis ar rozēm un lilijām,
un šis ir gaišs ar tulpēm. Vīrietis izvēlas pušķi ar rozēm un lilijām. Viņš saka: skaisti, es ņemšu šo. Pircēji bieži jautā: cik maksā viena roze? Vai šie ziedi ilgi stāv? Vai jums ir apsveikuma kartītes? Vai varat iesaiņot kā dāvanu? Es atbildu mierīgi un laipni. Dažreiz cilvēki jautā: kāds ir jūsu darba laiks? Vai arī, vai veikals ir atvērts katru dienu? Es saku: mēs strādājam no pirmdienas līdz sestdienai. Darba dienās veikals ir atvērts no 8 līdz 7. Svētku dienās veikalā ir daudz darba. 8. martā, mātes dienā un Valentīna dienā cilvēki pērk daudz ziedu. Tad es strādāju ātri, bet uzmanīgi. Dienas laikā es pārdodu ziedus, taisu pušķus, aplaistu augus un runāju ar pircējiem. Man jābūt laipnai, uzmanīgai un pacietīgai. Vakarā es sakārtoju veikalu, vēlreiz pārbaudu ziedus un aizslēdzu durvis. Es eju mājās nogurusi, bet priecīga. Man patīk mans darbs, jo ziedi palīdz cilvēkiem pateikt paldies, apsveicu un es tevi mīlu.